Un man iestājās šī krīze. Pasaudē? Un man iestājās šī anēmijas krīze. Un tas bija, es to noteikti visu mūžu atcerēšos, ja tas bija 2020. gada maija pēdējās dienas, jūnija sākums pats, ja. Kad man tiešām palika ļoti slikti un bija, tas ir anēmija, tas ir, labi, varbūt kāds nezina, ja, es izstāstīšu tie pastāvīgie galvas reiboņi, galvas sāpes, ja, apgrūtināta elpošana, ja, un man iestājās tāda krīze, kad es vispārībā, es izgāju ārā, lai paelpotu svaigu gaisu, un atpakaļ mani vīrs veda pie rokas, tāpēc, ka man trepes šitā te staigāja, ja. Es aizgāju, apsēdos gultā, ja, un man lustra šitā te visu laiku ļodzījās. Reāli, slīpi apgulties nevarēja, tāpēc, ka žņaudza nost. Es piegāju pie loga naktī, atvēra logu, lai ieelpotu, un es nevarēju elpu normāli ievilkt, ja. Un tad es, protams, sazinājos ar savu ārstu, un tajā laikā klātienē nepieņēma, tikmēr, kamēr nav uztaisīts tests. Tātad uztaisīju testu, tas bija vēl 24 stundas, es šādi mocījos, staigājot gar sienām, turoties. Un tests bija negatīvs, tad uztaisīja analīzes, tad tajās uzrādījās tas feritīns 0,9, respektīvi dzelzs rezerves. Un tad arī bija tā, tas nozīmē, tā ir tā krīze, un vienkārši gultas režīms un jālieto tur visi produkti. Un īstenībā es visu mūžu esmu domājusi par veselību. Un es katru mēnesi aptiekā es pirku vitamīnus, minerālvielas, un par to anēmiju es jau biju tā kā pieņēmusi to, ka ar to jāsadzīvo. Tas būs visu mūžu. Ja? Jo anēmija kā tāda pēc idejas, nevar viņu tā izvērst. Un es domāju, ka jāsadzīvo ar visu mūžu ar to. Taču izrādījās, ka nav. Un pateicoties tieši šai krīzei, un tieši šim pasaules apturēšanās periodam, kad nevarēja, teiksim, tik droši staigāt kaut ko, respektīvi bez certifikāta pat nedrīkstēja, bez koda pat nedrīkstēja iet aptiekā iepirkties. Ja? Un tātad sapirku aptiekā zāles visādas, ko man izrakstīja, tas bija kaut kāda 70 eiro, un vienkārši es sāku lietot un jūtu, kā uzlabojuma nekāda nav. Un tajā laikā, kā jau Agnese teica, mēs bijām kolēģis, tad es strādāju zem viņas, viņa man bija priekšniece, un es pazvanīju, pateicu, ka, ilgi nebūšu darbā, tāpēc, ka ļoti grūti iet uz priekšu. Un tad viņa man piedāvāja man bioloģisko dzelzi. Viņa pat atveda viņu man, un, paldies viņai, un organismu attīrīšanu. Un es sāku lietot šo dzelzi, un sāku iet šo veselības koncepciju. Un pirmajās 2 nedēļās es jau sajūtu, ka es atgriežos pie dzīvības. Un tātad pagājuši, tagad ir 5 gadi jau vairāk. Un mana anēmija mani vairs nav traucējusi. Ja? Tātad, respektīvi, ar to var tikt galā. Ja?